Šodien notika diskusija par trešās paudzes interneta tehnoloģiju attīstību Latvijā un kā mēs šobrīd, kā Latvija, varam iegūt no šīs tehnoloģijas, kā mēs varam iegūt no blokķēdes tehnoloģijas un kā mēs Latvijai varam piesaistīt uzņēmumus. 2024. gads ir kritisks. 2024. gadā vai nu Latvija kļūs par Web3 lielvalsti, vai palaidīs šo iespēju vējā. Mēs kā asociācija esam gatavi izdarīt visu, lai izglītotu lēmumu pieņēmējus par to, kāpēc Latvijai šī iespēja ir jāizmanto. Pirmais ir tas lielais jautājums - ambīcija. Ko mēs gribam, kādu mēs tautsājumniecību gribam redzēt nākotnē. Tas jautājums no ekonomikas ministrijas, es jau arī diskusijā minēju, digitalizācija tā ir nākotne, inovācija tā ir nākotne, un tur arī šī ambīcija ir jākāpina, mēs viņu kāpinām. Tas, ko varētu labāk darīt, un noteikti tur var labāk darīt, ir komunikācija ar nozari, izglītošana un arī, godīgi pateikšu, tādi skaidri nozares priekšlikumi, tādi ļoti precīzi, kas ir jāizmaina, kurā vietā jāizmaina, jo tieši to sapratīs politiķis. Vispār ļoti priecīgi redzēt, ka mums sāk veidoties šī kripto spēcīgā kopiena, kas pāris gadus atpakaļ šeit nebija ļoti aktīva, tad šobrīd, paldies Gravity, ka mēs esam šeit atnākuši kripto brokastīm un arī ir šie politiskie spēki, kas var veikt šīs izmaiņas. Latvijas Banka ir priecīgi paziņot, ka šodien ir iznāktās ziņas, ka Latvijas Banka nodrošinās fintech uzņēmumiem pieeju Latvijas Bankas kontiem ar iespēju glabāt klientu līdzekļu šķirti. Eiropā ir pieņemts šobrīd MiCA regulējums. Šis regulējums ir ļoti svaigs, kas regulētu kriptovalūtas tirgu. Un, ja mēs nākošais gads būtu tā valsts, kas pirmā ieviestu ļoti garšīgu, patīkamu un ērtu regulējumu, kad varētu piesaistīt šos uzņēmumus Eiropā, no pasaules atvērt Eiropas Savienībā, un tā būtu Latvija, jo šiem uzņēmumiem nav svarīga geogrāfija. Šiem uzņēmumiem svarīgs ir regulējums, viegla saruna ar valsts struktūrām, likumdošana piemērota. Tad, ja Latvija to var izdarīt, un mēs to varam, tad mēs esam ātri spējam pielāgoties. Šīs dienas brokastis bija lielisks piemērs, kā sanākot industrijai un lēmumu pieņēmējiem vienā telpā ir iespējams nonākt pie kvalitatīviem secinājumiem.